Labdien visiem! Ja tev ir Toyota hibrīds, kas ir ražots pēc 15. gadā, CHR, Prius, Corolla, tad tev ir jāatcerās par vienu būtisko lietu. Apkopes mēs taisām tāpat kā parastai mašīnai. Jāatcerās, ka te ir vēl viens papildus filtrs. Lai to nomainītu, pietiek ar vienu skrūvgriezni, vai kur ir tā skrūve. Un te, kur ir filtrs. Šo filtru mēs mainījām gadu atpakaļ. Skatāmies, kas notika pa gadu. Neizskatās baigi tīrs. Putekļi līdo. Ja nebūtu šis filtrs, visi šie putekļi būtu iekšā. Kad viņš ir ciet, tad arī pasliktinās hibrīda baterijas dzesēšana, jo tā dzesējas ar gaisu. Uzliksim aizvietotāju. Šīs arī būs uz gadu. Jūs vadāt līdzi maidzīvniekus, piemēram, suņus un kaķus, tad šīs filtrs jāparbauda biežāk. Viņš var būt ciet ar spalvām. Vasarā, kad ir karsti, iesaku braukāt ar ieslēgto kondicionēru, nevis ar atvērtiem logiem, jo baterija tiek dzesēta ar gaisu no salona. Jo gaiss ir vesāks, jo baterija labāk dzesējas. Kā redzējāt, filtras maiņa procedūra nav sarežģīta. To var izdarīt jebkurš, principā mājās apstākļos, pat nav jābrauc nekur uz servisu. Tas ir 5 minūšu darbs. Paldies par uzmanību!